Tālāk skatāmies darba dzīvi, vērši aprīlī, kas sagaida vēršus. Tā mums ir cita kava, monētu karalis. Tā līdzīgas enerģijas, kā mums bija kopumā ar imperatori, bet šeit ir vairāk vīrišķīgākas, tādas spēcīgākas, izlēmīgākas, strukturētākas enerģijas. Un šī ir finansiālā kārta, tad būs kaut kādas darba dzīvē, būs labs finanšu periods. Vai nu saņemsiet kaut kādu varbūt papildus ienākumu vai paaugstinājumu, kā ļoti pozitīvi. Tālāk, atkal monētas mums ir. Monētu dūzis, tā ir kaut kāda laba sadarbības iespēja, varbūt nāks kaut kāds jauns piedāvājums par jaunu sadarbību, jaunu projektu piedāvās, jauns turīgs klients vai kaut kāda pozitīva finansiāla jauniesākuma kārts. Un aprīļa turpinājumā darba sfēra. Vēl viens dūzis, un šoreiz tas ir jūtu dūzis, tas ir par emocionālo gandarījumu. Vērš jums ir kolosāli, aprīlī būs paveicies, jums 2 dūži izkrita, gan karalis, gan dūzis, ļoti labas kārtas, tad tas ir, ka jums ir gan naudas, gan emocionālā piepildījuma ieskauts mēnesis būs kolosāli.